Dāmas un kungi, kopš Latvijas brīvvalsts dibināšanas dzelzceļa jautājums vienmēr ir bijis politisks jautājums. Tas ir bijis aprakstīts Satversmes pantos un tam allaž tikus piešķirta politiska, ekonomiska un sociāla nozīme. Laika gaitā daudz kas ir mainījies. Šobrīd Latvijas telfiskā infrastruktūra ir daudz liberālāka nekā tā bija 20. gadsimta sākumā. Arī sabiedrības pieprasījums ir cits. Ar dzelzceļu konkurē autoceļu tīkls, cilvēku materiālās iespējas un vēlme būt neatkarīgiem no vilciena attiešanas un pienākšanas laikiem. Tomēr tas nav mainījis Latvijas dzelzceļa nozīmi. Tas joprojām ir politisks jautājums ar lielu tautsaimniecisku un arī sociālu nozīmi. Mainās funkcijas, maršruti, kravas saturs, perspektīvā arī sliežu platumi, bet dzelzceļš ir un būs. Politiķiem bieži prasa uzbūrt vīzijas. Tas nozīmē parādīt nākotni, kuras vēl nav un varbūt nekad nebūs. Es šodien uzdrīkstēšos izstāstīt savu vīziju par Latvijas dzelzceļu. Tas ir konkurētspējīgs uzņēmums, kura pakalpojuma cenas ir elastīgas un lēmumi par tām tiek pieņemti dažu dienu, vēlams dažu stundu laikā. Latvijas dzelzceļš nesāks un nebeidzas pie sliedēm. Tas sāks pie viena un beidzas pie cita pasūtītāja durvīm. Pa vidu var būt gan Rīgas, Ventspils, Liepājas vai jebkuras cita osta. Varbūt arī cits transporta veids. Tas ir Latvijas kā tranzīta valsts lielākais potenciāls. Ātri un efektīgi, bez resursu strīdiem, greizsirdības un, piedodiet, arī birokrātiskas ķēmošanās. Vienīgā iespēja pārvietot kravas ātri un konkurētspējīgi ir noņemt jebkuras barjeras starp dažādiem loģistikas instrumentiem. Preču īpašniekam ir jārunā ar vienu operatoru, kurš spēj risināt lietas ātri un izmantojot dažādu transporta veidus. Politikas mērķis ir skaidrs. Latvijas dzelzceļš liels valstī piederošs uzņēmums, kur vadība domā biznesa kategorijās, bet kura nav pakļauta birokrātiskam vai politiskam spiedienam, un viņi to zina. Tā ir rīcības brīvība un reizē atbildība valsts un sabiedrības priekšā. Un vēl mazliet egoistiski, bet domājot par visiem. Tas ir par Rail Baltica. Latvijas dzelzceļa mājaslapā es lasu, ka ātrvilciens 20. un 30. gados, braucot pa Eiropas platuma sliedēm, varēja mani no Rīgas nogādāt Berlīnē 22 stundu laikā, braucot ar vidējo ātrumu 54 km/h. No Rīgas vilciens izbrauca 23.07., bet Berlīnē iebrauc pēc 7 vakarā nākošajā dienā. Ja Rail Baltica solītais ātrums sasniegs 240 km/h, tad es gribu braukt ar šo vilcienu. Zinu, ka daudzi to grib. Šī transporta koridora kritiķi laikam nezina, ka šāds sliežu platums Latvijā jau ir bijis. Jā, ir šaubas, bailes, brīžiem nesaprotam pretestību, bet mums ir jāiet uz priekšu. Rail Baltica ir Eiropas Savienības projekts, un tas pārbauda mūsu spējas būt eiropiešiem. Tas ir tests Baltijas valstu politiķiem, kas noskaidros, vai mēs kopā tikai dziedam, vai spējam realizēt arī nopietnus tautsaimniecības projektus. Esmu pārliecināts, ka mēs to varam. Zinu, ka arī Latvijas dzelzceļš nestāvēs malā, piedalīsies un palīdzēs. Tas ir viņu pienākums. Lai skaļi svētki, jo troksnis dzelzceļam reizēm piestāv. Veiksmīgu arī konferenci. Paldies! Paldies Latvijas Republikas ministra prezidentam Mārim Kučinskim.